Laiku pa laikam pārtikas un veterinārais dienests, kā arī lielveikalu ķēdes no tirdzniecības atsauc pārtikas produktus, kuros konstatēts piesārņojums. Taču cik patiesībā tas ir bīstams mūsu veselībai? Pārtikas drošības jomā parasti izdala 3 galvenos piesārņojuma veidus. Mikrobioloģisko, kas ietver baktērijas un vīrusus, ķīmisko, kas ir piemēram pesticīdu un citu ķīmisku savienojumu klātbūtne, kā arī fizikālo piesārņojumu, kas ir pārtikā atrodami svešķermeņi. Kopumā pārtikas un veterinārais dienests dažādās pārtikas uzraudzības programmās pērn ievāca vairāk nekā 5000 paraugu, no kuriem par neatbilstošiem atzīti 7,4%, jeb 374 paraugi. Tostarp pērn no 309 pārbaudītajiem paraugiem salmonella konstatēta 27 gadījumos, bet no 119 izmeklētajiem listērijas paraugiem par neatbilstošiem atzīti 13. Pesticīdu atlieku kontrolas programmā no 385 noņemtajiem paraugiem 13 bija neatbilstoši. Protams, visbīstamākie produkti ir šie jēlprodukti, jeb neapstrādātie produkti, tie, kas ir izgājuši termisko apstrādi. Tie, protams, nav bīstami, jo attiecīga mikrobioloģija iet pie attiecīgas temperatūras bojā, bet atsevišķi mikroorganismiem tomēr patīk arī izdzīvot šajā vidē. Kā norāda Pārtikas drošības dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta direktore, konkrētā piesārņojuma bīstamība vērtējama ne tikai no baktērijas veida, bet arī no tā, kas to ir apēdis. Piemēram, ir mikroorganismi, ar kuriem cilvēki, kas ir veci, grūtnieces, mazi bērni slimos smagāk. Pieauguši cilvēki bieži vien kampilobakteriju var nemaz nesajust, viņam bija mīkstāks vēders, biežāk jāaiziet uz tualeti, un viņš nemaz nezinās, ka viņš ir izslimos ar kampilobakteriozi. Savukārt veci cilvēki vai mazi bērni var slimot smagi ar ātūdeņošanos, ar nepieciešamību braukt uz slimnīcu. Tieši tāpat ir ar salmonellām, listērijas veselam pieaugušam cilvēkam neko sliktu nenodara, savukārt grūtniecēm visbiežāk tie ir spontāni āporti, un veciem cilvēkiem tā var būt arī nāve. Noteikti jāatzīmē, ka paziņojumi par konstatēto pārtikas piesārņojumu vienmēr ir ar nobīdi laikā. Tas nozīmē, ka no parauga noņemšanas līdz rezultātiem var paiet vairākas dienas. Bet ko darīt, ja paziņojums internetā nācis par vēlu un pārtikas produkts jau apēsts? Un kā zināt brīdi, kad meklēt ārsta palīdzību? Gribu nomierināt, ja tā ir salmonelloze. Salmonelloze ir tādā ziņā ļoti pateicīga, jo viņa pie 70 grādiem iet bojā. Un ja jūs ļoti labi apstrādājāt termiski šo gaļu, rūpīgi izcepāt, vai izvāriet rūpīgi olas, vai to pašu pienu novāriet, tad draudi nekādi nav. Ja ar saindēšanās simptomi ir viegli, tad cilvēkam ir vieglas vēdera sāpes, viņam nešķiet, ka viņam būs kaut kas slikts, viņš ir vesels, pieaugušais, tā nav grūtniece, nav vecs cilvēks vai zīdainis. Ja nav nekādu atildņošanās pazīmju, tad tas, ko mēs rekomendējam, var piezvanīt savam ģimenes ārstam, izstāstīt par situāciju, palūgt padomu, un nekas cits papildus nav jādara. Savukārt, ja ir jau ļoti smagas vēdera sāpes, ir augsta nepārējoša temperatūra, tad gan ir jāzvana vai nu ģimenes ārstam vai neatliekamai palīdzībai un jādomā, ko darīt. Tāpat eksperti uzsver, ka, lai izvairītos no liekām vēdergraizēm un pārtikas saindēšanās, ļoti būtiski ir ievērot higēnu. Pamata lietas ietver gaļas produktu un dārzeņu apstrādi uz atsevišķiem dēlīšiem, roku un virsmu mazgāšanu, pareizu produktu uzglabāšanu. Svarīgi mazgāt arī augļus, dārzeņus un meža veltes, bet nekādā gadījumā nav ieteicams mazgāt jēlus gaļas produktus, piemēram, vistu. Nomazgāt mikroorganismus no gaļas virsmas nevar. Tas nav iespējams. Cilvēkiem gribas mazgāt gaļu brīžos, kad viņi redz, ka gaļa ir asiņaina, ar netīrumiem aplipusi. Bet risks lielākais mazgāšanai nevis pats mazgāšanas fakts, bet tajā brīdī, kad mēs no krāna tecinām uz kāda gaļas gabala vai atceraties uz karotes, kad mēs uzliejam ūdeni no krāna, ūdens šļakst uz visām pusēm. Un tas ir tas lielākais risks. Mēs mazgāšanas brīdī, kad veidojas šļakatas un sīki ūdens pilieniņi, mēs inficējam visu riņķī, gan krāna, rokturus, izlietni, apkārtējās virsmas. Lai uzzinātu aktualitātes par pārtikas produktos konstatēto piesārņojumu, vēlams regulāri ieskatīties pārtikas un veterinārā dienesta tīmekļvietnē. Par produktu atsaukumiem savās mājaslapās ziņo arī daļa lielo tirdzniecības tīklu. Tiesa, ne visi.
Drošas ēdienreizes un ikdienu bez vēdergraizēm vēlot, Lauma Niedrīte, Igors Stāts, 4. studija.